Gatavojamies oksem. Cilvēki raksta pilnīgs sūds, jo, ka tu tur stiep. Ko tu velc kaķējas pautiem? Tā kā anekdotē, jā. Tik sāpīgi bija, bet slinkums bija nokāpt. Jā. Aldi, ēters, sarkanā lampiņa deg. Dāmas kungi, 3, 4. Young dreamer, tell me what clouds your sight. You've been carrying Es ar plaukstām iesitu. Abi divi ar plaukstām. Nekādu kliku, nekādu haltūru. Jā, dāmas plaukstus. kungi, jā, kaut kādi pēdējās 12 epizodes bija mums jau kaut kādi sintētiskie kliki un klaki. Kā tik mēs nedarījām savu sitām. Vitols teiktu geiskie. Jā, tagad. Jā, haid, par to jau Vitols vairāk zina, tur viņš eksperts. Jā. Ko mēs par to zinām? Neko. Lauku puiši, mēs neesam neko redzējuši. Kā saka, pretrun to, cik tas maksā. Pēteri, tu gribēji sākt ar to. Jā, nebūs apsveikšanas. Dzimšanas dienas ir beigušās uz šo brīdi. Pagaid, es kaut ko paliec garām. Mēs pēdējā laikā katru epizodi dziedam Daudzbaltu dieniņu. Jā, sakrita tā, bet tagad es kaut kā vārdu dienas vienīgais. Atpūšamies. Bet vārdu dienas būs cilvēkiem, kurus Edvīnu savu Arakļānu brāli gribu apsveikt vārdu dienā. Sveicam tad jau. Jā, tad Edvīns Ozoliņš, ja viņu kāds, kas klausās, pazīst, pasveiciniet Edvīnu. Edvīnu, piedod, es tevi neapsveicu, kā saka, īstajā dienā un neīstajā. Man pēc tam ir kauns. Es tā kā, ja tajā dienā neapsveicu, nākšana dienā man kaut kā ir kauns cilvēkiem. Es nezinu, kāpēc. Bet kaut kā liekas, kas tu lohs esi, nevarēja laicīgi. Tā kā, tādu. Tad kas vēl mums tur bija? Jā. Justīnes vīra mātei arī vārda diena šodien ir. Daudz laimes, kā viņi sauc. Inese. Ēriks, visi Ēriki, ko pazīstu, Ēriks Latkovskis, Jēkabili, mans grupas kreisā skruva leģendārais bunzinieks. Jo, leģendārās grupas leģendārais bunzinieks. Jā, viņam tieši ir, kā saka, 18. maijā vārda diena. Visiem Ērikiem, ko pazīstu, visi Ēriki, daudz laimes vārda. Inesītēm visas, kas nesaprot sarkasmu un jokus, jā. Jokus, jā, tā visām Inesītēm uzreizes, protams. Čaļiem, kam nav paveicies ar vārdu un vecāki jūs nosaukuši par Inešiem, sorry, bet arī jums sveicieni. Ka gan saproti, Herberts un Dailis vai ir maz labāk. Mēs pazaudēsim pusi no klausītājiem. Hardijs. Jā, Umberts. Ja nav vārda, tad varbūt vispār labāk bez vārdu steigāt apkārt. Joks, protams. Ilons Masks kaut kādiem kodiem savu dēlu nosauca. X75. Jā, labi. Ko mēs tur par, kā saka, bērnam jāatcerš no tā, ka tās ir ekscentriskas un pieliekat tālāk otru to ko gribat, jā. Sēsdien Edijs, arī slavenās grupas Aldis Grandāns, taustinieks ar kādu laiku bija, pie manis arī bija kā taustiņa spēlētājs. Edijs Strūšals, Varakļānu novada slavenākais ērģeļnieks un šobrīd viņš ir Zīlānu novada kultūras dzīves vadītājs. Tā kā tiekamies starp citu, šo sēsdienu, jā, tiekamies Mārdadzī, Zīlānos. Es spēlēšu ballīti. Es strādāju Mārdadzis. Tā kā uzreiz ielikām reklāmiņu. Visiem pāriem Salvis bunzinieks pazīstams. Lītai vakar tieši svētdienā bija dzimšanas dienas. Viņa vadīja šo dzimšanas dienu. Atkal izbaudījusi, starp citu, ļoti skaistus. Atkal kārtreiz, kā saka, pārliecinājos par Latvijas skaistumu. Pasākums notika atpūtas komplekss Miķelis. Tas ir tad apdzīvotieta uzvara aiz Bauskas. Tu zini noteikti. Protams, jā. Aiz Bauskas. Jā. Sveiciens Inesītēm, jā. Jā, sveiciens no Rīgas līdz uzvarai un tur ļoti, ļoti skaisti. Ceļš tā, ka viss ir plaukumā, viss ir tīrumi. Es tā izbaudīju braucienu uz turienu un braucienu atpakaļ, jo pasākums bija pa dienu. Un tur notika pasākums Baltajā zālē. Tāds vairāk tāds bija tiešām tāda sajūta kā ģimenes brančs.
Bet kā visi sanākuši kopā, savēji, nebija pārāk daudz liela kompānija, 30 cilvēki. Un man tur bija tāda sajūta, ka es esmu viens no radiniekiem, un mēs tur, kā saka, vienkārši kopā labi pavadam laiku. Reāli ļoti forša dzimenīte sanāca, tiešām smukā vietā. Gribēju visu piefilmēt, bet kaut kā es pēdējā laikā neprotu izrēķināt. Es kā liekas laicīgi aizbraucu, bet kamēr es nerēķinājos, ko otrais stāvs, es kamēr sanēsāju un nerēķinājos ar to kaut kā ļoti jocīgi, it kā viņiem tur bija palīga telpa, bet man neļāva atstāt visādus tos iepakojumus no manām tehnikām. Un visas atkal bija jāstiep lejā. Pēc tam atkal atpakaļ. Jāstiep lejā, un tāpēc nebija laika īsti piefilmēt, bet tā vieta ir tā vērts. Tur aizbraukt. Kāds skatojas atstāt visus čeholus, visu šito? Nebija tur tā zālīte tāda pamaza, tieši tāda par sodu tiem, kas neatļāva tev nolikt telpiņā. Par sodu, Riet. Radinieki. Tur ne radinieki, tur, kas saka, Tu teici, kā radinieki inesīt. Restorāns. Kā radinieki, jā. Jā. Labi, izsītram arā. Es tevi sulīgāk ķeršu uz šito. Es uz katru sīkumu arī neiešu devalvēt šo foršo insaidiņu. Un vienai no Pētera mīļākajām dziedātājām Emīlijai 22. maijā arī būs vārda diena. Tā, es domāju, mēs beidzam pagaidām ar vārdienām. Nākošos sveiksim nākošajā nedēļā. Dziesmu vārda dienniekiem mēs nedziedam. Kā saka, būs dzimene, nodziedāsim. Jā, Viņi nav pie vainas, ka viņi dabūjuši šo vārdu. Jā, viņi tur nav ieguldījuši. Viņi nav ieguldījuši tieši neko. Savu vārdu vajag izcīnīt, lai godā nest, nevis vecāki nosauc. Lai mēs, kā saka, atkal nebūtu lai man būtu bez pārmetu, ar milzīgu prieku sirdī un milzīgu pateicību vismaz no manas puses. Mēs esam saņēmuši atkal vienu brīnišķīgu komentāru zem YouTube video no lietotājas Superblocky. Tas par reitingu runājot. Jā, tas par reitingu. Es iejaucos tavā tajā? Neiejaucies. Es varu turpināt, es papildināšu pēc tam. Jā. Okay. Šis tālāk ir tiešais citāts, lasu komentāru. Viss Office klausamies visas Oksimerona epizodes pēc kārtas. Šobrīd slēdzam 31. epizodi. Bieži smējamies tā, ka nevar pastrādāt. Acīm redzot, milzīgs paldies. Jūs pat nevarat iedomāties, kā iepriecina un uzmundrina un iedvesmo šāda veida komentāri. Atliek vien cerēt, ka Office ir lielāks nekā 2 cilvēki. Bet pat ja 2, vienalga ir forši. Tā kā Superblocky rakstiet, cik cilvēku ir Officā, un ja vajag kādu pasveicināt vārdienā vai dzimšanas dienā, mēs labprāt to izdarīsim. Būs ļoti, manuprāt, foršs pārsteigums, ja klausīsieties epizodi un tiks kāds no jūsu Office arī pieminēt šajā epizodē. Tā kā vēlreiz, vismaz no manis, mīļš, paldies! Jo, kā es uzzināju no Justīnas, ka Cirmas Girls komanda arī klausoties mūsu raidījumu, pēc tam vēlreiz pārklausoties kopā ar sievu, ja runā par vīrieti, kas ir treneris, jo Cirma Girls attiecīgi tur nav vīrieši, Lūk, arī noklausījās hokeja pārstāvi, tātad mēs varam secināt, ka mūsu 40 pastāvīgie klausītāji jāreizina vismaz ar 10. Un, ja vairākas reizes paklausās, minimums. Jā, un tad tie jau ir 400 klausītāji, kas jau ir nopietni. Tur jau reklāmas devējiem tā kā būtu ko aizdomāties. Jā, būtu jau jāsāk aizdomāties. Jāieņem rinda, savādāk var nepaspēt. Jā, bet kamēr reklāmas devēji nav sarosījušies, atgādināšu vien to, ka regulāri Oksimerā klausīšanās jūsu matus padara spīdīgus, mīkstus, pakļāvīgus un tik garus, cik jūs vēlaties. Reklāmas devēji ir mīkstie kaut kādi, ne? Tieši tā. Sarkanā lampiņa netērē dārgo ētera laiku. Es zinu, cik maksā sekunde, Johan. Kādreiz bija šie stereotipi, ka ēters maksā ļoti dārgi, bet patiesībā neko nemaksā. Ja tev ir reitings, tad maksā. Bet tā ir. Bez reitinga tavs ēters 0 ir. Jā, tā ir. Tagad nedzīvojas ēters. Tagad ir nedzīvojas. Par ko mēs šodien parunāsim?
Tev bija tēmas, tu stāstīji, ka tev viss nesanāk, tu neko nevari paspēt, tev nekas nepatīk un vispār tu neko negribi vairāk. Sāc. Tā nebija tēma, tas bija vienkārši es tev kā draugam pažālojos, pačīgs tēmas. Es pārvērsu par tēmu. Es netaisos ar to nodarboties. Nē, es netaisos ar to nodarboties. Es ilustrēju tavu garastāvokli tā, ka uz priekšu sāc. Jā, es nezinu, es saduku kaut kā. Lietaina diena. Lietaina diena. Paldies, ka iegāzi mani. Es kaut kā braucu, tikko biju uz tikšanos ar vienu brīnišķīgu pāri. Būs foršs kāds, jau jūtu, tāpēc, ka jaunais pāris ir ļoti feins. Te gan bez liekuļošanas jāsaka, līdz šim man visi mani jaunie pāri, kas man trāpās, kaut kā paldies Dieviņam vai liktenim vai kam vienalga, kaut kam augstākam, man tiešām mēs atrodam viens otru forši cilvēki sakritīgi, forši pasmējāmies, labi pavadījām laiku, bet kaut kā, es nezinu, un tad vēl ieskrēju veikalā, tad gāju cauri Dominai, kā saka, uz mašīnu, vai nu kaut kādu dziesmu iespējams sadzirdēju, vai nu ko, nezinu, kaut kā man tas tā baigi melanholiskais noskaņojums palika līdz mājām un vēl pat iegāju mājās un ieslēdzu mikrofonu, sazvanījos ar Pēterim, bet tik līdz mēs sākam oksamam, viss ir atkal kārtībā, visas manas problēmas ir atrisinājušās. Tas ir pateicoties jums, klausītāji. Jā, tikai un vienīgi jums. Jā. Tā kā jūsu tūms ir mūsu zelts. Jā, šo dziesmu dziedās izlaidumā Lauriņa klases dziesma būšot. Nevis kā himna, bet kopdziesma. Jo mēs iegājām Maksimā, arī bijām lielveikalā, mums arī ir veikali Reizeknē, un mēs iegājām veikalā un uz kopējā skanējuma radio točka, vai kad veikalā skan muzika. Radio punkts. Jā, radio punktiņš. Un tur skanēja šī dziesma. Laura saka, mēs šo dziesmu dziedāsim. Jā, tā. Kas viņai par izlaidumu, ko viņa beidz? Skolu, pamatskolu. 9. klasi, ko tu murgo? 6. klasi beidz. Pēc 6. klases ir izlaidums? Jā, viņi pāriet uz lielāku skolu. Šitā bija sākuma skola, un tad viņi pāriet... Jā? Es nezinu šīs vairs skolas kārtības. Manā laikā bija savādāk. Manā laikā bija 9. pabeidzi, un tad 12. pabeidzi. Manā bija 3 klases, tad 8 klases nākamais, un tad vēl 11. klase bija pēdējā klase vidusskola. Mēs no 4. pārgājām uz 5. uz lielo skolu saucamo. Bet nebija izlaidumā. Ar 4. klasi. Mēs 4 pabeidzām. Mums bija 4 es pabeidzu komunismā. 5. man aizgāja jau brīvajā Latvijā. Mums bija 3 mazās klasītes, mazie bērni. Jā. Vienā klasē viena skolotāja visu mācīja. Mums līdz 4. klasē vienam laikam 4. klasē iespējams bija 2. Un tad ar 4. sākot, mēs tā kā lieli jau, mums jau pa klasēm jāsteigā, kā citi, ko mēs redzējām, kā mēs vērojam, kā citi to dara. Tad mēs arī pieauguši kļuvām. Un tā līdz 8. klasē, un tā bija tā pamatskola, ka tu pabeidz un tālāk lemj, kur iet profesiju apgūt, vai nezinu, kur vēl. Kur pēc 8. klases var aiziet? Vai suņus daudzīt var iet ielās. Vai mašīnā logas mazgāt, jā. Jā. Ar suņiem. Mums bija 4. Mums 4. klasē bija, es pat atceros, kurā kabinetā mums bija 4. klase, mēs nekur nestājām. Un atceros, kā es sapņoju, lielajā skolā, tur viņi staigā pa kabinetu augšu. Man liekas, pēc pirmās nedēļas domāju, kam tas viss vajadzīgs, kāpēc tas viss nevar notikt vienā klasē. Vāzājas. Ja tu esi mazs cilvēks, tev 5. klase, tu esi tik maziņām savām mazajām kājelēm, kamēr tu saproti, kurā stāvā ir kurš kabinets. Tad tu gasē no 1. uz 3. stāvu, tu neizbaudi vispār starpbrīdi. Kā sīkiem mēs izgāja no klases pa lielo to koridoru, visi tur izbļāvāmies, izdauzījāmies, kā saka, dabūjām no Laizānes un gājām atpakaļ, kā saka, uz klasi. Es ar 4. klasi sāku protestēt pret vispār izglītības sistēmu, pret skolu, pret mācībām. Es nemācījos vienkārši. Bet paskaties, visi, kas mācījās, kur viņi ir tagad, Mans labākās centra meitenes vislabāk mācījās, bija smukas. Es kaut kā ieraudzīju, vairs nebija tik jau centra meitenes vairāk, un kaut kādā kantorī strādā juridiskajā, un nekā īpaša. Kur tie visi karjeristi ir? Kur? Nekur. Jā. Bet mēs paskatām tevi, kur esam. Nekur. Turpat? Turpat, kur bijām pirms 20 gadiem. Protams, ka katram tā savu dzīvi sakārtojas labākajā veidā.
Un tā arī ir, un viņa mainās un iet. Jā, tas par skolas laikiem atkal. Kaut kāds foršs atmiņas stāsts. Varbūt skolā Vitolds mācījās ar tevi no skolā, varbūt tu viņu trenkāji pa koridoriem. Jā, viņš bija gadu jaunāks, klasi jaunāks par manīm. Gadu ne jaunāks, bet klasi jaunāks. Jā. Klasi, jā, jo viņš tur palika vairākus gadus. Jā, viņam jau bija 20, jā, bet viņš mācījās 6. Viņam arī tagad... Vitolds vairs nenāks pie mums uz ēteri. Vai tieši viņš tād nāks attaisnot to visu? Vitoldam arī tagad ir nenosakāms vecums, un tad arī nevarēja saprast, viņš ir 6. klase vai 7. Vitolds, starp citu, jā, jo es viņu šitādu atceros visu laiku. Kā es viņu iepazinu? Viņa bārda vienīgais bija, ka es viņu iepazinu, bija bārda un periodiski liels, bija un nebija, bet es arī vecās fotogrāfijas atveru, Vitolds tāds pats izskatās kā arī tagad. 20 gadu vecas fotogrāfijas. Kā skolas izlaidumā, tieši kāpēc 9. klases izlaidumā bildē nevar saprast, kur skola var izskās pēc darbmācības skolotāja. Sēž uz 2 krēsliem un sīkie skolnieki pienes benču, kas nezinu, kaut ko pakalpo. Jā, tā kā šo stāstu mums no paša Vitolda būtu jāatdzird, jo šis ir, protams, ka tikai un vienīgi mūsu, kā saka, izgudrojums. Izgudrojums no manām atmiņām, jā. Es to apziņas izvilku ārā. Viņa psihologi iehipnotizē tevi un tu sāc stāstīt to, ko tu esi noslēdzis sevi un dziļi ilgi mēsāji. Un tagad es to visu izstāstīju. Izlaida, kā saka, atbrīvoja savu sirdi no smaguma. Fake news bija, kā saka, iespējams, ka Latgalē notiek šo safari. Ko tas nozīmē? Pacelsies, jo uz Latgali brauks pilnīgi visi, kas grib nopelnīt ātri un viegli naudu. Latvijā maksāšot par katru notriekto dronu 5 štukas. Tā kā visi, kam ir kaut kādas skrošu bises un tam līdzīgi, brauks uz Latgali, kā saka, viesnīcas būs pilnas, cilvēki tusēsies, Klondajkā sanāks, kā saka, nopietni vīri ar ieročiem rokās, kā filmās. Jā, ar ieročiem rokās, kā saka, daudzīs saules kausus un konfliktēs savā starpā būs forši. Un dižosies, kurš vairāk ir notriecis mednieku stāsti. Jā. Un katrs rādīs, cik lielu dronu. Bet patiesībā tur būs daļa no viņiem būs tādi, kas pirks jau notriektas dronus un stāstīs. Uz muguras nesās tādu lielo to dronu, teiksim. Jā. Un rādīs, ka tas ir kā trofeju. Jā. Viņš saka, es par šo pat naudu nepaprasīju. Viņš ir tik krūts. Un daļa būs par zvejniecību stāsti, un tā nebūs taisnība. Zvejnieki parasti. Zvejnieku ēra būs noieta vispār. Tas būs kaut kāds noiets etaps. Būs kauns vispār runāt par to, ka es kaut kāds zvejnieks vai makšķernieks. Tā kā šāds fake news ir 5 štukas ļoti vilinoši, tad es jau uzreiz sapratu, kā Latgalē biznesa aizies. Paši pirks dronus un paši viņus. Cik drons maksā? Viņš nemaksā 5 štukas 100 punkti. 30, 40, 50 eiro, jā. Nē, 100, man liekas. Bet šie ir, kaut kas ap 100, bet šie ir tālie, tā kā lidmašīnas tipa. Viņi nav tie ar propelleriem. Cik interesanti maksā tās tālbraucējs? Tālbraucējs jau iespējams, ka ar štuku vismaz maksā, ja vairāk, man liekas, ne? Dārgi, gan jau smadzenes, elektronika, viss ir dārgi. Jo pats princips gan jau vienkārši. Materiāls izpildījis ir tāds, kā vienreizējs arī kā lidojoša bumba. Jo tik, cik es klausos par tādu, ka viņi, protams, uz tā kopējā mēroga to sauc, kad viņi, kā saka, pa kapekām, bet tas jau īsti gluži nav. Tas uz kara fona tas ir kapeikas, bet tādā cilvēki vienkārši es apskatījos. Man bija doma, ka varbūt kaut kāda. Es kā vienmēr, ja es piedalos kāzās, man jau, protams, vajag sagrābt visu un uztaisīt vienmēr super foršu un nevar apstāties. Protams, ja es vadītājs, man tikai jāvada, nevajag līst citu cilvēku, kā saka, klausīties. Bet es apskatījos, cik interesanti maksā tās dronas. Tie ir tīri piefilmēti, visādas tās pašas kāzu vietas, priekš sevis, priekš kaut kāda tāda bloga.
Tādi nepārāk lieli. Tāpat tie kaut kādi 400-500 eiro, ja tādu gribi plus mīnus to DJI. Mēs tikko pārdevām vienu Maviku. Maviks, jā. Tikko dāvim bija viens HD kamera, viss baigi superīgi. Nezināju, kur likt viņu 400 eiro pārdevām. Jā, kāpēc viņam vispār viņš bija? Viņam uzdāvināja viņu? Viņš dabūja par parādiem. Viņš cilvēkam aizdeva naudu, ķīlā dabūja. Ģimenes tāds kaut kāds bizness. Nē, patiesībā man tāda biznesa nav. Tu golfiņus dabūji. Dāls vienkārši ņem. Jā, un mēs kā reiz ar Vitoldu sēdējām mašīnā, tajā brīdī pumpējām kontrabandas degvielu, un Dāvis tikko, tā bija ziema, Dāvis tikko dabūja šo dronu, izmēģināja pie manis tur, kur studija, tajā vietā, kur kā reiz drons ielidoja benzīna uzpildes. Tas, kas bija lielais sprādziens Reizeknē, tas ir turpat netālu, 100 metri. Jā, un Dāvis dronu cilināja, vizināja un saka, par parādiem viņam viņu tā kā uzticēja. Viņš aizdeva tieši 400 eiro un ķīlā atstāja šo dronu. Šis drons maksājot jauns 1600, 1700. Ļoti naudu vajadzētu. Kaut kāds tāds otrās paudzes, jā. Nu, lūk, un tā kā viņš pienāca, mēs ar Vitoldu mašīnā sēžam, un es Dāvim saku, tas draugs, kur es domāju, viņš saka, jā. Un mēs pasmējāmies, jo ļoti atgādināja manu miljonāru arī. Viņš līdzīgi ar tiem golfiem savā laikā un ar ko tik ne. Vienmēr kaut ko tā basgitāru ieķīlāja arī. Vai arī palēto pārdevu, neatceros. Bet vienmēr naudas trūkst. Vienmēr kaut kāda luxury mantiņa, kura kaut kad viņam ļoti, ļoti iedegusies, viņš dārgi nopirka, un kad ļoti savaidzējās kāpēciņu, to luxury viņš pa lēto vienmēr nogrūž fiksi. Jā. Tas ir stils tāds, tas ir cilvēku tips, kas tā dara. Jā. Un tā, kurā brīdī Dāvis saprata, ka viņš nedabūs atpakaļ savus 400 eiro? Viņi vienojās ar to parādnieku, ka viņš teica droši pārdot. Nu, viņš uzgrūda uz Dāvi tās problēmas, kuras vajadzēja viņam pašam risināt. Kuras nespēja viņš atrisināt. Diezgan, bet negāja, un tad es tikšanās ar klausītāju. Atceries, Niķītis bija uzvarētājs mūsu, un es tā, starp citu, pļāpāju, mēs sēžam 3 stundas pie galdiņa un pļāpājam, un es viņai saku, drons ir, ja gribi. Un viņas vīrs, būdams zemesargs, un arī ar kaut ko tādu līdzīgi nodarbojas, uzreiz nopirka momentāli. Un jau pirmās haltūras nopelnīja, jau māju jumtu apsekošana, pafilmēšana gaisā, 30 eiro par pafilmēšanu. Jā. Tā kā jau sāk atpelnīt. Jā, man arī bija, starp citu, tā doma pirkt vienkārši taisīt foršas video un vienkārši tad, jauniem pārim piedāvāt, teiksim. Jauniem pārim vai piemēram, viesiem, jo ļoti daudzas ir foršas tās idejas, kas ir Instagramā, ko es apskatos un nedara kāzās. Nedara to ne videogrāfi, ne fotogrāfi. Fotogrāfam tas ir nav uzdevums, bet videogrāfi piesim nedara, kas ir, manuprāt, tādas diezgan viegli realizējamas. Un Vlads, kas ir ar mani brauc tehniskais čalis, viņš arī ir, viņš ir video diezgan nodarbojas. Vienkārši es domāju, viņš pa to laiku, kamēr tur kaut kāda notiek tas kokteila aura saucamais, var tādas pietaisīt tādus video, un reāli ir kaut kāda tur santīma par to, kā saka, nopelnīt. Un pierreiz uztaisīt cilvēkiem foršas atmiņas, kāpēc ne? Tāpēc arī to paskatījos. Būtu es zinājis, būtu es arī paņēmis noteikti. Par 400 eiro es noteikti būtu Maviku paņēmis. Būtu, jā, es tev nepiedāvāju tātad. Jā, Maviku. Es daudziem tā riņķī Maviku es būtu paņēmis. Ja ir otrās paudzes Maviks, jā, ir ok. Jā. Nē, šis bija labs, jā. Šis bija, man pat nedaudz žēl, ka viņš aizgāja. Es domāju, man viņš noderētu reizi, varbūt nereizi, jā. Un it kā gribās kā mantiņu, bet tāpat laikā 400 eiro. Jā, man tie ir tā, varbūt ieguldījums bizītī. Tā kā. Jā, bet gribētu svarīgu informāciju papildināt par droniem. Ukrainas tāldarbības trieciena droni maksā 55,000 līdz 1600 kilometriem. Tas diezgan tālu ir. Tas ir tālu. Labi, bet cik es saprotu, uz raķešu fona, kuras izmanto, lai viņus notriektu, tas ir laikam santīmi, es tā saprotu. Jā, es turpinu informāciju apgreidot. Ziļā trieciena droni maksā līdz ap 110,000, līdz pat 300,000 Amerikas dolāru. Atkarībā no attāluma un kravnesības, cik viņš smagu bombu nes, bumbu. Un tie frontes droni mazie, par kuru mēs tikko runājām, Maveki un šādi tādi līdzīgie, ar propellerīšiem. Kvadracikli, kvadradroni. Kvadrakopteri, jā. Jā. No 500 līdz 5,000 ASV dolāri. Pārtvērēji droni maksā ap 1000 līdz 3,000 ASV dolāri. Tā lūk tā. Jā.
Lūdzu, bizīts rokām. Jā. Bet, Kas liedz mums viņus ražot? Es saprotu, ražo, kam nav slinkums, jo Ukraiņi lielu rekordu uzstādījuši. Gadā 7 miljoni dronu pieražo. Es nesapratu, vai kopumā, vai tieši tādu klases vai tādas, bet vai kopā, bet ļoti daudz. Viņi apsteiguši Krieviju ir dronu skaita ziņā un arī tehniskās risinājuma ziņā apsteiguši Krieviju. Jā, cik saprotu, viņi ir tur tādi daudz funkcionālāki un daudz upgradeot. Jā, tie ir elektroniski. Viņi līderē gaisā šobrīd. Jā. Cerēsim, ka tā arī paliks. Jā, redzi, nav jau nemaz tik, kā saka, tas viss arī lēts prieks. Nav, bet... Jo viņiem tiesot tie kaut kādi tur tie lielie, kas pie mums tie agrārie, kur tu vari pielikt pat miglot, vari ar viņu bija dārgi. Es izstādē redzēju tādu 12 štukas viņš maksāja tāds drons. Tagad jau nevarētu tie miglot. Fake mednieki nošaus safari. Rēzeknes pusē Latgales galā, jā, tur to Krievijas robežē, Baltkrievijas robežē 100 punkti nedrīkst, jā. Mums lauki tiks aizlaisti dēļ šīs situācijas. Jā, dēļ šīs situācijas nāksies pa vecam ar traktoriņu braukt un miglot. Kaut gan cik pēc, ja tev uz lielu tīrumu, ja tev ar platām riepām, tu zaudē, ja tu brauc ar traktoru, tur miglo un visu pārējo, tu zaudē to, ko tu tās sliedas iebraukā, tur neizaug. Ja tu lidinies, skaiti, tu dabū plus, piemēram, uz lielām hektāriem, dabū plus hektārus. Ko tu tādā veidā izbraukā ar traktoru? Bet ar traktorīti tu esi viltīgs, jo tu krāji traktorītim. Jā, tās gan. Tā kā, bet neesmu zemnieks, nezināšu, tā tikai pafeikoju. Tā kā, jā. Kas vēl? Kas vēl jauns? Nē, visādi smiekliņi notiek šad tad arī. Un, mums vislabākā kafejnīca ir, un vislabākie apmeklētāji. Un pusdienu laikā cilvēki ēd pusdienas. Loģiski. Tik tālu ir loģiski, jā. Lūk. Tik tālu viss sakrīt, jā. Un mēs ēdienu, ne mēs, bet ir firma organizē, kas izvadā ēdienus. Kurjeru kompānija. Viņa vietējā Rēzeknes nav Bolts, nav. Kā Riekstam patīk, ka viņš pret Boltu heito, ka mēs ievazājam indiešus caur Boltu, tāpēc, ka vietējiem viņš aicina vietējiem darīt šo Bolta darbu. Un Reizeknē mums vietējie to arī dara. Bet stāsts pilnīgi ne par to, vispār ne par to. Un vedam pusdienas praktiski visiem segmentiem, visiem ofisiem, policistiem, prokuroriem, tiesām un kur tik vēl ne. Un es kaut kā gadījos agrumā ap 11, 12 pie letes, kad meitenes naudiņu savāc to, ko atved kurjeri pār pusdienām. Un starp naudiņām bija aploksnīte no un aploksnītē bija nauda. Uz aploksnītes bija rakstīta summa, un es pieļauju, ka tur komandas bija pārnests vienkārši. Droši vien par klientu nevar tā stāstīt, bet tas bija, es nenoturējos, tas bija smieklīgi, man liekas, man šķiet. Jā, kur bija jābūt 3, bija 3000. Kamatiņš, jā. Tur tika nosvītrots tā nepamanāmi, tā nošvīkāts, jā. Kā bērni to dara, kā divniekus švīkā ārā no dienas grāmatas. Jā. Uj, sajaucā. Summa palika, uzraksts tika izlabots. Labs. Tā kā labākie cilvēki. Un arī, kad bija lielais pirmais dronu uzbrukums Latvijai no Ukrainas, kā te daudzi vatnieki, kā viņus pareizi nosaukt, zešņiki, Kremlini, kā uzskata, ka Ukraina uzbruka Latvijai pateicībā par to, ka mēs ziedojam naudu un palīdzam viņiem karā. Jā, šitas narratīvs. Narkomānam Zelenskim palīdzam uzbrukt Latvijai tādā veidā. Jā, tas ir tāds absurds, pirmkārt absurds. Tur loģiski var visu izskaidrot, kas notika īsti ar tiem droniem Latvijas teritorijā. Un kad bija pirmais lielais, kad 2 droni, kad ielidoja man te kaimiņos, 100 metru attālumā no kur es šobrīd atrodos. Tajā rītā vislabākajā kafejnīcā brokastis ēda vislabākie Latvijas ministri. Jā, kuru vairs nav neviena, jā? Jau kaut kā ar koru kariem, visi, kas pie tevis saudē. Jā, kaut kas nav labi ar mūsu ēdienu.
Atbrauca vēl kā ministrs, un kas nedēļa pagāja vai divas, un viss nav. Nē, Diana atšifrēja. Iekšlietu ministrs bija viens no viņiem, Kozlovskis, jā? Kozlovskis, jā. Jā, un otrs varētu būt Sprūts. Un vēl bija tāds kā miesas sargs, kurš visu laiku galvu grozīja, lai viņus tā kā neatšifrē un neatpazīst. Un palūdza mūziku klusāk uztaisīt arī. Es šo stāstīju, man liekas, ne? Jā, protams, nestāstīju. Mēģināju. Tu tikai teici, ka bija kaut kādi cilvēki, bet viss tā bija tajā brīdī visu tā ļoti miglaini un tā. Nē, es gribēju teikt, ka vislabākie ministri, jo mūsu kafejnīcā nāk tikai vislabākie. Tikai jā. Vislabākie cilvēki, labākās skudras pasaulē. Arī skudras tā skaitā. Jā, tikai vaļā no skudrām. Vairs nav redzētas vairāk. Nav redzēti vairs tie klienti, kas runāja par skudrām. Vairs nav kas pasaka vienkārši. Tas kā Putina Krievijā, jā, novāc tos, kas problēmu šķetina, tad problēma arī attiecīgi beidzas. Atrisināta. Jā. Tas kā filma, kur neskaties uz augšu. Jā, kā man iekritus acīs bija, es viņai gan vajadzēja piesakot, nepiesakoju. Viņa gan runā tā baigi ļoti tīri latviski. Man neskapēc pēc tās visas bildes, neskapēc rodas sajūta, ka tas ir AI, nevis īsts cilvēks. Bet patiesībā laika viņa liek tos filtrus. Kura? Filtrus, kur... Es nezinu, nepiesakoju no vārdu, nezinu. Bet viņa ir tādā, es domāju, ka mēs viņu pēc kāda laiciņa redzēsim kādā no sarakstiem, vai nu pie Šlesera, vai nu pie tāda līdzīga veida firmām, ne, bet partijām, kas ir krievalodīga partijas vai kaut kā tam līdzīga. Latvija vienā vietā. Jā, Latvija ir vienā vietā. Ļoti iespējams, ka mēs viņu redzēsim. Viņa tā kā izsaka savu viedokli, nekas slikts tiešām, izsaka savu viedokli par kaut kādām visādām tēmām. Bet viņi arī ir tā ļoti skeptiski par to palīdzību Ukrainai. Viņa nesaka, ka nevajag palīdzēt. Viņa nav tā, ka kurina par Kremli vai ko. Vismaz tajos kaut kādus 3-4 videos redzējis. Bet viņa tur tā kā arī par to dronu, ka ielidoja drons, ka vai tad tiešām tur Evika nevarēja izmantot šo brīnišķīgo iespēju tur paklusēt, bet kaut ko tur pateica. Tā kā viņa kā saprota, kā ekspertē par tām politiskām lietām un izsaka savu viedokli. Kaut kādas lietas viņa tur tādas runā. Es nezinu, par cik esmu tāds tiešām virspusējs cilvēks gandrīz visā. Tāpēc man grūti tā spriest, bet man nepārāk patīk. Tāpēc mēs esam satikušies un apvienojušies. Jā, jo man nepārāk patīk cilvēki, kuri paši nebūdami kaut kādās tur, piemēram, instancēs vēl kaut kur māca, kā būtu jādara. Es arī neesmu bijis valstiskā līmenī, neesmu vēl kaut ko, bet man ar šo ir pieredze no manas dzīves, kad man arī likās no malas vienmēr, ka var pamācīt tā, kāpēc jūs nedarat tā, nedarat šitā. Un tiklīdz tev pienāk dzīvē iespēja tik klāt un būt iekšā, kaut kā pazūd visas tās tavas foršās idejas, tiklīdz tu ieraugi. Uzreiz saproti, kāpēc nedara tā, kā tu tur esi no malas apskatoties, izdomājis, ka šis gan būtu brīnišķīgs lēmums. Ja? Un viņi ar tur tajos video savus māca un pamāca. Ja viņa vēlreiz, es pēdējā laikā, paldies Dievam, ļoti mazas TikTokā, bet ja viņa man kaut kā iekritīs acīs, viņai piesakošu, es atceruši pat nopublicēšu, lai jūs arī varat apskatīties viņu. Un iespējams jums būs savādāks viedoklis. Man nav nekas pret, katrs savu viedokli var paust un viss ir kārtībā, man vispār tas ir ļoti, viss ir forši, vienkārši, man atkal saku, jā, jo man arī bija, es kad dzīvoju Varakļānos, es kaut kā biju uz tā viļņu uzsēdies, ka tagad jā, kāpēc mums nav tā, kāpēc mums nav šitā, kāpēc mums nav tas, un šito taču varētu šeit, kāpēc viņi dara, un es vienmēr visiem skrēju līdzi, jā, tiešām pie visa vainīgi ir viņi ir pie visa vainīgi. Un tad man tā uz ielas nāca brīnišķīgais piedāvājums. Aldi, vai tu nevarētu, piedalīties mūsu sarakstā, vēlēšanu? Un es tā, kāds sakars vispār, es saku, viņš saka, tev jau nebūs jāiet par deputātu, tev jau visdrīzāk neiebalsos, bet mums vajag kaut ko no jaunatnes, tevi tur baznīcā visi pazīst, es tā, es kāda jums ir tā programmiņa, atsūtīja man to programmu, un tajā programmā viss tik skaisti, viss tik forši, tiešām tur bez mazai nolasītas manas un apkārtējo cilvēku domas. Ideāla programma. Sauc par populismu, Aldi. Tad es to nezināju, Pēteri. Tādu vārdu nezināju.
Es tādu vārdu pat nezināju. Es pat nesaprotu, kur es galvu bāžu. Un man bija kaut kādas, 19, 20, 21 varbūt gads. Jau pieaudzis, jau ieroci var turēt rokās. Jā, teorētiski jau vismaz alkohola pudli noteikti. Par ļaunu murgu cilvēkiem, kas man uzaicināja un par izbrīnumu man pašam, man ievēl un ar ļoti lielu balsu skaitu, ar lieliem plusiem, jo es biju nomests pašā lejā, kā saka, pilnīgi bez izredzēm. Pilnīgi bez izredzēm. Un izrādās no tie, kas bija paši pirmie, tie netiek un tiek vieni tie. Es biju vēl tur pāris, bija arī tādi jaunu gadu jaunieši, vecāki par mani, gan es tur biju pats jaunākais. Un tiek tie, uz kurus paņēma skata pēc, ja? Un netiek tie, kuri tā kā tie idejas līderi. Un tad, protams, bija apkārt staigāšanas. Beneficiāri. Jā. Labumu meklētāji. Un beneficiāri pēc tam skraidīja apkārt pa Orakļāniem un bļaustījās, kas jūs cilvēki debīli esat, kas jūs nesaprotat, par ko jūs balsojat, kas jūs par Grandānu, kas jūs stulbi esat par Grandānu balsot. Bet mani sabalsoja iekšā. Tad pēc kaut kādas iekšējās norunas man bija jāatkāpjas, jānoliek mandāts, bet manas klases biedrenes mamma, kas tajā brīdī strādāja, arī domāja, viņa teica, nekādā gadījumā, ko tu vispār iedomājies, cilvēki tev par tevi nobalsojuši, cilvēki tev ir uzticējuši. Uzticību, iedevuši. Jā, nekāda. Un es tā pastāju, tiešām cilvēki izteica savu vēlmi. Bet es saku, bet man nav nejausmas, kas jādara. Viņš saka, visiem, kas atnāk no sākuma, nav nejausmas. Viņš saka, viss nāks uz sēdēm, dosim tev materiālus, darīsim, palīdzēsim, ieteiksim, viss paliec. Un jā, es pateicu, visas paliek, un tādu, ar ko es izsaucu vēl lielāku neapmierinātību. Tev varēja noslepkavot Gačo priekšā. Beneficiāriem. Rīgas tunelī. Paldies Dievam, Gačo nebija. Jā, paldies Dievam, Gačo nebija atbrauc uz Orakļāniem. Bet ja viņš būtu ar koncertu uz Orakļāniem, koncertu man būtu bīstami iet, kā saka, pie aizmugurējās ieejas, iet ārā. Es tur, ka Gačo stāv un pīpē. Bet, tā es paliku, un tad es, kā saka, caur visam būros cauri taisai kaudzēju ar visiem tiem likumiem notiek un vēl kaut ko. Un tur atklājās tā patiesība, ka, es nezinu, kā ir iespējams bez populisma tur tik, bet to populismas pa lielam viņš ir vienmēr tukšs, tāpēc, kad ļoti pašvaldība vispār, es nezinu, protams, iespējams, ka tāda viss kaut kas mainījies pie pagājuša gadi, bet ļoti sasietas rokas, ļoti ierobežoti budžeti un ļoti daudz saistību. Ļoti daudz obligāto saistību, kas ir obligāti jāizdara, un tād, ja tev paliek pāri nauda, ja viņa vispār paliek, tad tu vari kaut kur, kaut ko, kaut kam novirzīt, kaut ko. Un mēs atnācām pie sasistas silas, vienkārši pie izsaimniekota budžeta ar milzīgiem parādiem un visu. Savēl visādas skolniekus, dzērājus. Jā, visādas dzērājus un skolnieks. Un tā kā es apskatījos to visu no iekšpuses drūmi. Varakļāns vajadzēja Reizeknei pievienot, būtu viss labāk. Būtu viss labāk Rēzeknei. Jā, tā kā vēl pāris reizes dzīve man šitā pamācīja un parādīja, ka nevajag čalīt bārsīt priekšlikumus un tādus. Papēti, paskaties, iespējas. Man tā visam ir izskaidrojis. No malas jau neredzi to iespējas. Jā, jo nevajag domāt, ka tiešām visur ir muļķi un viņi neredz. Un pa lielam, lai vai kā mēs negribētu to atzīt, bet arī tur tajos gaitiņos, tie cilvēki nav nejauši. Iespējams, ka ir kāds, pieļauju, ka ir daļa, bet pa lielam, viņi ir tur, kur tāpēc, ka viņi ir tur nevelti, viņi ir tur, kur viņi ir tā kā. Bet pat cik mēs dzīvojam demokrātijā. Mazliet vairāk ticības un paļāvības. Jā, bet pat cik mēs dzīvojam demokrātijā, negluži tas tā tam būtu jābūt. Tikt arī var skolnieks 19 gadīgs un tā tālāk. Vienkārši jābūt aktīvākiem un nebūt dumjiem vai vienkāršiem ļaudīm. Jā, paskaties Pētera profilā. Es ielicu to video, ko tu man atsūtīji par daudzbērnu ģimeni 85. gadā. Jā, tiem pīkstiem vai tiem slavinātājiem padomījies, lai apskatās. Pašā padomījies pīķi, kāds pagrīvums bija patiesībā cilvēku galvās. Jā, un tie, kas domāja, tiešām skaidri un reāli redzēja lietas, priekš pārējās tautas likās kaut kādi vispār, neīsti normāli cilvēki. Diemžēl.
Tā kā jā, tas nu redz, cik gara runa sanāca par kaut kādu meiteni, kuru tā, viņa, vienkārši man fascinē tas, kad viņi ir kāpēc ierunājos, ka mēs viņu drīz redzēsim Persijā, varbūt viņai tas ir dabiski, uzreiz nesaku neko, bet man parasti šādi cilvēki izraisa aizdomas, jo viņai runā tādā, kā šitas, kurš bija sākumā par Ukrainu, tagad viņš pārdevies Krievijai, kā tas Ukrainas bija tas slavenais. Jā, viņa kā Aristovičs runā tādā pieklusinātā, mierīgā balsī, jā, bet caur visu to pilnīgi, caur to tekstu, ko viņa runā, iet cauri tāda kā agresija, tāda kā... Inde. Ne gluži Inda, tāda kā aptuveni Astanovicas, ja, bet tāda, tā maigi visu tas nes cauri, tāda diezgan fascinējoši runā visu, tā kā, ka iesāc klausīties, tā kā gribas paklausīties, ko viņa saka, bet man visam tam cauri vērpjas tāds kā Aldi Bējs, Latvija ir pilna ar aģentūru. Tas ir, tu nezini, vai viņš ir darbā, tāda sieviete vai nē. Varbūt, jā, es to nezinu. Bet milzīgi līdzekļi. Tieši izskatās, ka darbā. Jā, jāsaprot, ir galvenais. Ir milzīgi līdzekļi novēlēti propagandas karā. Kā vēl to sauc? Propagandas frontē ļoti milzīgi līdzekļi. Vietējos balliņus pērkas narratīvus izplata. Botu fermas ir, kas... Es ar botiem tagad atkal turpinu cīnīties, man jau pārbloķējuši. Es vairs neredzu viņus. Es principiāli rakstu bots. Citreiz kļūdos, citreiz izrādās cilvēks, bet viņš tik dumšs ar tik dumiem komentāriem, ka vienalga bots, ej tu, bots. Un tad viņi agresīvi, viņi pilnīgi redzams, ka viņi negramatiski, viņi tā kā... Ej tu botot. Ka viņi neizglītoti, viņi komatus nepareizi lieto, vai atstarpis interesanti, tā kā copy-paste kaut kur pārkopētas. Kaut kur mani par Čangali saukā skaidrs, tātad viņš orientējās mūsu īpatnībās valsts un reģionālajās. Jā, bet tad mani tur, ka tavu tēvu māti, es tevi izpasīšu. Šitie tevi, tas ir čista boti. Tur cilvēks, pie tam fotogrāfijā sirma māmuļa vai kāds onkulīts, tāds zolīts, jā. Un pēdējiem rupiem vārdiem man brūka auguma, beigās nobloķē, pazūd. Es redzu, ka nav vairāk. Bet tas arī slikti, jo es vairs neredzēšu viņu darbības, bet viņi uz citu auditoriju turpinās strādāt. Un es daudz kur laikus noķeru, kad es uzrakstu, ka bots Muhameds. Es saku bots. 3-6 lietotāji, protams, ka bots. Tajā frontē ļoti milzīgi resursi, ļoti milzīgi. Pat lai viņi ir acīm redzami, vienalga šie resursi strādā. Cilvēki paliek glupāki. Man vislabākā kafejnīcā nāk vislabākie, protams, loģiski. Apmeklētāji. Un viens džeks, kas man kameras notirgo, un es pats uzstādu, bet viņš nodarbojas ar kameru uzstādīšanu, viņš ir no tiem, jā. Un kaut kā pēc šiem dronu sāgām, viņš saka, pat nerunājām par to tēmu, bet viņš pats aizsāka, kāpēc Ukraiņu pārstāvi neaicinām tagad uz paklāja vai neizsauc uz vēstniecību, notu izteikt, jā, lai viņš atbild par viņu dronu rīcību. Es saprotu, tu cilvēks, tas ir foršs, normāls džeks, ar tevi visu var sarunāt. Un es sapratu, ka nav jēgas viņiem neko nemēģināt paskaidrot, ne pastāstīt, ka Ukrainā ar šiem droniem nekāda sakara nav, izņemot to, ka viņi ir palaisti uz Krieviju. Un Krievija šos dronus ir pārtvērusi, vai maldinājusi dronus, vai pārtvērusi. Tas arī ir liela atšķirība. Ja ir pārtvēruši un vēlreiz laiduši no Krievijas teritorijas uz Latviju, lai provocētu, tas arī ir nolūks, nodoms un darbība vērsta uz naida kurināšanu, gan arī provocēšanu, gan arī testēšanu valsts aizsardzības sistēmas un tā tālāk. Kāds sakars ar Ukraiņiem? Es saku, ja Ķīnas drons būtu, arī mēs Ķīnu uz paklāju sauktu. Kas notiek? Ukraiņu izcelsmes drons nenozīmē Ukraiņu rīcību apret Latviju. Nenozīmē. Un es saprotu, ka nav kam to skaidrot, nav jēgas. Saku, cilvēks labs, cilvēks gudrs, bet šitā izpratne ir, es nesaprotu, tas ir tā mentalitāte, tas ir... Es domāju, informatīvā telpa vienkārši cita, un tur jau, kā tu pats teici, tur diezgan profesionāli arī strādā, nav jau tas, ka visi tur ir muļķi, protams. Visus pirmā gadsimta cilvēkus nevar tik viegli hipnotizēt. Pēteri, paskaties, mēs paši ar tevi, kur pētījām plakanās zemes, vēl visādas teorijas. Daudzas. Mēs, protams, labi, mēs to darījām smiekla pēc. Aldi, bet tu sāc par meklēšanu.
Tas Jā, bet kritisko paši redzējām- domāšanu to sauc. Jā, bet paši mēs redzējām, cik labi māk argumentēt gan vieni, gan otri. Jā? Cik labi. Mēs jau paši ar tevi to diskutējām. Un paskaties, šis tiešām tik, tā kā ja tu klausies, atsviet to, ko pirms tam dzirdēji. Un tiešām, jā, viss ir pilnīgi pamatot. Viss ir tāds, tad tu paklausies, tas sāc šaubīties. Un tad tu sāc kritiski domāt, salīdzināt. Ja viņš dzīvo vienā telpā un nav ar ko salīdzināt, vai viņš negrib salīdzināt, loģiski, tur jau taču ar no muļķi viņi māk. Tādi 5 gadi pagāja un redzams, ka netaisnīgums ir vienā pusē, un to pusi mēs zinām. Kāpēc viņi pēkšņi? Mēs neesam tajā telpā. Mēs arī nezinām, kas galvā notiek. Es nezinu, ja Latvija būtu tik stipra un uzbruktu. Es nezinu, kam, vai es tiešām nostātos Latvijas pusē, ja Latvija uzvestos netaisnīgi. Taču ir bez pamata, jā. Ir aksiomas, kuras pareizu vārdu lieto, es nezinu, dzirdēts kaut kur. Ir vispār noteiktas maksimas, ja, kuras. Jo es kad vēl šādi cīnos komentāros Facebook, redzams, ka nav bots, bet sieviete, noderīgais idiots, cilvēks ir stulbs, acīm redzami. Un es neatceros, par ko gāja runa, un viņa saka, tas ir mans viedoklis, ko man piesējies. Ir lietas, kurām nevar būt viedoklis. Civilizētā, normālā cilvēku sabiedrībā ir lietas, kuras nevar dalīties viedokļos. Kaut vai, piemēram, ēst bērnus no rītiem, tas nevar būt viedoklis, vai tas ir labi vai slikti. Nevar tas būt viedoklis. Vakarā mēs varam padiskutēt. Jā, tieši no rīta. 100% nepieņemami. Jā, un kad sieviete man sauc to par viedokli, ir jāatšķir lietas, kuras iedalās viedokļos, domās vai nostāties kā pusē vai nē. Kur ir labs, kur ir ļauns, normāls cilvēks, tā kā būtu jāsaprot. Lūk, un kur es paliku? Pie kāda gudra vārda man tagad pieturēties? Pie aksiomas, vārds aksioma. Jā, un pirms tam šis būs mūsu dienas vārds. Vārds aksioma nozīmē apgalvojumu vai principu, ko pieņem par patiesu bez pierādījuma un izmanto kā pamatu tālākiem secinājumiem. Filozofijā aksioma var būt pašsaprotama patiesība vai pamatprincips. Ikdienas valodā reizēm saka, tas ir aksioma, domājot, tas ir tik acīmredzami, ka nav jāapstrīd. Jā, un pirms tam kaut ko mēs vēl runājām. Ko tu stāstīji pirms tam, kā es neiejaucos, bet papildināju? Pēteri, kurš vairs atcerās mūsu sarunas? Mēs taču kaut ko runājam, uzreiz aizmirstam. Ko man tagad patīt atpakaļ, vai? Tieši tagad? Es domāju, ejam prom no politikas un no kara. Tā pat nav politika, tā ir cilvēku vide, terārijas, stulbuma pasaule. Kaut ko ikdienišķi un foršu, kaut ko parunājam. Nē, par to, ka mēs ar tevi alojāmies un kāpēc apspriedām plakanā zemes plakanību. Es vēl turpinu apspriest, vismaz ar sevi. Tu sapratu atgājis no mūsu diskusijas. Tu man nesūti vairs neko. Man ļoti patika, kad man atsūties, paskatījos. Bet man šaubas māc par realitāti, jo šie mēnesi braucēji tagad patiesībā nemaz tik daudz fotografiju un video nav. Kaut gan tas ir viens no dārgākajiem, unikālākajiem projektiem, kur vajadzēja katra sekunde būt iemūžināta. Bet patiesībā tāda interneta bildītes memčiki gandrīz vien un ir no tā visa. Un tas nav nekāds notikums, izrādās. Viņš tā kā ne no kurienes. Jā, no kuģa iekšpuses viss ir safilmēts, ārpusē neskapēc, nekā. Pie mūsdienu. Kuģa iekšpusē, cik saprotu, viss gāja online, streamā saucamē. Sauksim to par studiju numur 5 vai 6. Jā. Palāta numur 6. Numur 5 jau tikai izmantot. Jā, tā ka man tur šaubas māc. Un tagad es noskatījos sižetu. Labi, tur arī haipa ķērāja šie, kas to visu ceļ gaisā, bet pamodusies sieviete no komas, pat kaut kad. Jā. Es nezinu, cik viņa ilgi komā gulēja, vai sapratu gadus. Un viņa pamodās un komā viņa sapnī pārdzīvoja veselu dzīvi. Viņai piedzima bērni, viena meita nomira, viņai vesela dzīve bija, un viņa pamodās, un tas bija tagad, mūsdienās, un tās nav baumas. Varbūt interpretācijas, bet nav baumas. Un viņa pilnīgā pārliecībā, ka viņa dzīvi dzīvoja tajā laikā, kamēr viņa gulēja komā. Viņa pamodās, viņa tagad nevar attiekt no tā šoka, ka viņai tas viss ir sapnī rādījies, ka viņa to noskatīja sapnī. Tas manā galvā liecina par matricu, ka smadzenes strādā tā, ka
tava uztvere ir iekšēja. Saprot, tāpat kā atmiņas. Tikpat labi tu liekas, ka tu biji tikšanās ar klientu šodien cikos? 7, ja? Nē, 6. 6. Jā, varbūt tev tas tā palikās. Nu, es tā ļoti rupi piemērēju tagad, ja, bet ļoti iespējams. Ja, un šī sieviete ar tāds kā piemērs. Nu, ja tā ir pilnīga taisnība, ko man pastāstīja video sižets. Varbūt kāds arī dzirdēs šo, par ko es tagad stāstu, varbūt arī ieraudzīs to video. Bet tas ir interesanti, ja, ka sieviete pilnīgā pārliecība, ka tā bija viņas dzīve. Un šis blogeris, kas šito izstāstīja, viņš saka, ko mēs zinām, mēs arī varbūt tagad pamodīsimies vienā brīdī, kaut kādā 10. gadā, piemēram, ja, un liksies, ka mēs dzīvojam šo dzīvi. Nu, kaut kā tā. Nu, caur joku. Tas būs labi, te principā tā kā dota vēl viena iespēja. Es vienā no interesantām multinēm, Simpsona stilā, bet tādā brutālāk, interesantāk, man liekas, tev pasūtīja fragmentus, kur vectētiņš tāds matiem izpūrušiem profesors tur laikā ceļoja un tādi visādi fokusi notikās. Un arī līdzīgi viens tā kā aizmiga komā vai kā un nodzīvoja dzīvi līdz 50 gadiem un pamodās atkal puika. Pamodos, jā, nu kaut kā tā. Viņš tur gāja bojā, nokrita no plaukta, kaut kas tāds. Fars, bet ļoti interesants, saistošs un tu tādu kā lielu muļķību skaties ar lielu interesi. Tevi aizrauj, tevi ievelk, jo tas tāds kā nereālā pasaule, kura principā tur kaut kādu smadzeņu stūrīti tā kā pieļauj. Kāpēc nē? Tā taču varētu būt. Jo realitāti mēs līdz galam arī nevaram izprast. Cilvēku smadzeņa nav vēl izpētīta. Tas ir liels noslēpums, tāpēc neko apgalvot nevar, ne par plakanu, ne apaļu, ne ovālu, ne vēl kaut kādu saburzītu zemi. Jo Austrālijā, zināt, ja ir, es pie klausītājiem vēršos, žoks lielā garumā, kur aiz žoga nedrīkstot iet neviens, ļoti apsargāts. Ka tur tālāk teritorija, jā, tas uz Antarktīdas pusi, tā kā un teritorija, kur tālāk kaut kāda zona, kuru attiecīgi varbūt tur jau sākas nākošās pasaules kaut kādas. Nu, protams, smieklīgi, bet... Pats uzreiz, protams, smieklīgi. Lai nepievērš sanitāru uzmanību kaut kā vajag, bet pateikt. Tu mani aizvedīs. Jā. Atvēr nejauši Facebook un zini, kas uz mani skatās. Šajā dienā pēc 24 gadiem mīlestība pāri visam. Un fotografijā Guntars Račs ar Sintiju Jenerti. Tā, kura mani vadāja Moskvičā. Vēl vairāk kā 24 gadiem atpakaļ. Kad vēl Rača nemaz nebija nekur tūmā. Cipā Vitāls teiktu, kas ir Račs? Rača, jā. Račam vēl nebija ne jausmas, par ko tu kļūsi. Es vienkārši dzejnieks. Kas ir Račs? Vitāli, tu zinā, kas ir Račs? Super. Da, nu to vecumu, ne? Viss aizmirstās. Es domāju, oksimoronu, nu labi. Nē, oksimorons, nē. Es bišku pagaričījos, jā. Prieks atkal, Laura, es gribu pateikt paldies par komentāriem. Tiešām ļoti patīkami un forši. Tā ir garīgā maize, kad jūs uzrakstat komentāru. Jā, es par to nekaunos. Es pašķirstu māksliniekiem. Es pašķirstu iepriekšējos, atkal šodien patlaika pašķirstu iepriekšējos oksīšus. Tā tīri apsīties, vai ir kādi komentāri nākuši klāt, vai kas notiek. Jā. Un man brīžiem palikās daži komentāri, kurus es atradu, meklēju un atradu. Bija tāda kā aiz līdzjūtības sarakstīti. Aldis tā kā izšķīkstēja. Jā, apteni. Labi, ko uzraksta? Hei, mālači. Es klausos jūsu raidījumu, patika. Man patika Pētera anekdote. Jā. Man bija slinkums pārklausīties. Man bija slinkums pārklausīties, vai tur vispār bija anekdote, bet, es uzticējos klausītājiem. Jā. Ko es varu izstāstīt? Vīnogas novācu no savas mājas sienas gala. Jā, es zarus smalcināju. Paigi, man vēl jāsmalcina. Es esmu lielākos, resnākos sagriezu, bet tievākie vēl ir jāsaka naiba. Jāsamazina, jāsasmalcina, lai var sadedzināt. Baigi sabojājuši sienu. Ļoti, apmetums ir apkritis pilnīgi pleķiem un tur vēl, ja kustinās, es domāju, vēl diezgan daudz kritīs nost, tā ka šovasar
Būs diezgan daudz darba, lai fasādīti savest atpakaļ kārtībā. Es arī biju paaicinājis meistaru izpētīt kādu man bruģi, kur kā māju labi iekārtot, manu 5-stāvīgo māju. Un meistars arī, es to arī pats esmu nonācis līdz šim secinājumam, nekādi koki, nekādi zaļumi, nekādi krūmi pie mājas tūmā nav jābūt. Viņam citā ekosistēma, savādāk attīstās, savādāk dzīvo pēc citiem principiem. Mitruma izraisītāji, kukaiņu, jā, tuvu sienām to nedrīkst likt. Kukaiņu un visādu savu to eko izraisītāji, sakņu audzētāji zem pamatiem un sienās un visu kaut kur. Nekādā gadījumā tūmā un arī koku augstumi, kad koki ir augsti. Lapas arī jumtus bojā nenormāli, gan notekas, gan pašus jumtus. Atkarībā no jumta seguma sūno jumti un smērējas un mūždien netīri. Nē. Zaļumi mājai, bet zaļumi ir zaļumi. Kādas zemes tūjas blakām apkārt varētu būt, bet koki nē. Nu jā, un es smalcinu. Mēs redzam jau, kā saka, pie džema. Nu, viņas startā ir, es domāju, gadas 20 viņas augsts tik augstu, lai varētu mēģināt, nezinu, ko darīt, griezt vēlreiz, audzēt vēlreiz, audzināt, stādīt. Jā, es tikko kaut ko sāku teikt un aizmirsu ko. Es smalcināju zarus, jo es nopirku zaru smalcinātāju. Makita, labākais instruments. Ja tev patikā, tad tā bija Makita. Tā nebija reklāma. Man ir, kas tā runā vispār, man ir. Es tā saku, es speciāli tēloju čangali. Es neesmu čangalis, es patiesībā es tēloju, jo man ir Makita. Wow. Man ir Makita. Manam švāgrim ir Makita, jā. Tur gan ir tāds ierobežos tas diametriņš, cik tu vari, bet tādas granuliņās sataisam. Es diezgan resnus bāžu iekšā, viņš mocīdēvēs, saskalda. Un ja zaļš koks zars, tad tā kā krellīti uztaisa, jo miza noturās, nesalūst, nesaskaldās. Ir bišķi problemātiski, tāpēc es tādas slapjākas noliku maliņā, lai saulē pakalst, pastāv, tad vēlāk sagremošu viņas. Bet jā, granulās, es nezinu, ko darīt, man entie maisi ir ar šiem zaru granulām. Es nezinu, vai kaut kur pakaisīt vai gaidīt, ka man būs krāsnes un sakurināt, nezinu. Bet no krūmiem ļoti labi atbrīvo. Liela, milzīga krūmu čupa pārvēršas dažos maisiņos. Man tas patīk. Jā. Tas ir super. Tehnoloģija. Tīrie teritorija, viss uztaisīja, bet tagad jau laikam vairs īstiņu nav kur lietot. Paprasienīgais nogris jāvat. Viņš ir smags diezgan. Viņš ir smags. Jā, es zinu. Bet mēs, kā zinām, visi man ir buss, tā kā es varu visādu smagu tehniku. Tev ir biceps un buss. Man biceps lielāks par busu. Tā kā, jā, šodien jautras un asprātīgs raidījums sanāca. Atvainojums ofisu darbiniekiem, bet toties jūs varēsiet šodien strādāt. Bet kamēr viņi nonāks līdz šajā 81. epizodē, nesmejoties. Vēl 50 epizodes paies, varbūt viņi jau pametīs šo nodarbi. Jā. Viņi vairs tur nestrādās, jā. Mums vajag uztaisīt tik daudz epizodu, lai kā Santa Barbara un neviens īsti nezinātu, ar ko sākās, kas tur pa vidu notiek. Katrs savu kaut kādu daļu iedziļinās, noklausās, noskatās un viss. Ja? Un tad kaut gan kopējā nekā arī te nav patiesībā. Mēs dzenam farsu no jebkura punkta. Katra. Jā, un principā ieslēdot jebkuru epizodu, jūs varat sākt klausīties viņu. Nezaudēsiet. Mēs atsaucamies, daudzās jau mēs tomēr uztaisam remarku uz iepriekšējām. Tas tā intriga spēc vairāk, lai... Tas ir vairāk reklāmas triks, lai piespiestu jūs klausīties, meklēt kaut kur atskaņot informāciju. Jā. Pēc tāda. Vienīgais, kas iegūst, es jūtu Justīnu ar katru epizodi, ko viņa atnāk, viņa kļūst arvien populārāk un populārāk. Jā. Viņai dzīve iet uz augšu visās jomās. Bet es jūtu, ka viņa sāk savu podcastu veidot, un man tur būs jāsēž un jādarbojas ap to visu. Jā. Man to vajag? Jā, tā kā tev to nevajag, Pēteri. Mēs, starp citu, uzdevām pagājušreiz retorisku jautājumu, vai mums vajadzētu biežāk aicināt Justīni, un vai Justīnai vajadzētu sākt savu podcastu. Es saņēmu arī atbildi uz šim jautājumam. Viena no atbildēm vispopulārākajām, visvairāk laikotājām atbildēm, ka jau nevajadzētu biežāk Justīni, un otrā populārākā bija Justīnai nevajadzētu savu podcastu. Jā, tā kā.
Tu tā esi greizsirdības samelojies tikai. Ceru, ka Justīna ņems vērā mūsu klausītāju. Cerams, ka Justīna arī šo epizodu nenoklausīsies. Jā, arī jā. Citu, jā, viņiem, kā saka, viņa pēdējā laikā klausās tikai tās epizodes, kur viņa ir, piedalās. Jā, kur viņa pati ir, jā. Bet, jā, labi, tas ir kā, mūsu podcasts ir kā baznīca. Ja viņa nāk jums par labu, mēs priecājamies, ka jūs nākat, kā saka, bet visādi citādi jau un labuma jau nav. Pēc savas gribas jāiet uz šo baznīcu. Pēc savas gribas. Ja jums tas kaut kādā dzīvē palīdz, mēs tikai priecājamies. Ja vēl kā varam palīdzēt, dodiet ziņu. Komentārus vai pat tiešo. Gribēju pajautāt, kā Boza jūtās, bet kā Kristus figūriņa jūtās? Kristus figūriņa ir atkal pazudusi, atkal ir skumjas manā sirdī. Es jau tā kā ar acīm meklēju un visu, un nav. Es nezinu, kurš viņas pārvieto. Es nezinu pat, kam ir jautāts. Kurš ir tas cilvēks, kurš staigā un ik pa brīdim viņas pārvieto no vienas vietas. Tā ir multfilma. Bet iespējams, ka kāds viņas saliek un kāds viņas zog ļoti iespējams. Man it kā nagi nies tā kā paņemt uz mājām vienu un nolikt sev priekšā. Bet arī es baidos, tomēr Jēzus, ka tik tas neizvēršas. Kādu plašāku versiju arī izvirza. Varbūt tas no multfilmas Toys viņas naktī atdzīvojas un pārvietojas. Jā. Nē, bet viņi vairāk, tas tā lentīte, es saku, es jau esmu 3 krāsās. Mana mīļākā, protams, ir tā purpursarkanā, un tad ir vēl dzeltenu, kas vairāk piestāv lieldienām, un zaļu, kas vairāk piestāv vasaras svētkiem. Bet visur Jēzus ir vienādi smaidīgs, un visur viņš tāda saka, atkarība, ka viņš mūs mīl. Jā. Tā kā ar skumjām sirdī noskatījos pēdējais, kad biju un nebija vairs atkal viņa. Būs kādam jāuzprasa, kurš viņas tur pārvieto, un jau ir iespējams dabūt kādu uz mājām, tad es obligāti nolikšu šeit, kur es rakstu podcastu, nolikšu acu priekšā, priecāšos, un tad jau, kā saka, tad jau bērni dārzā, vai ir vai nav, tad jau man būs pilnīgi vienalga. Jā, tad sajukuši cilvēki. Mājās būs. Jā, sajukuši cilvēku altāris sāksies ar vienu mazu Jēzus Kristus figūriņu. Jā, un tālāk. Un otrā dienā es pamanu, ka nav Jēzus ir aizgājis, augšam cēlus un aizgājis. Kā no Toy Story. Jā, kaut kur aizgājis. Starp citu, trāpīja man, kā saka, manā bērnības traumā, manā sāpē. Es pat pavisam maziņš, kad biju, es vēl nepiekalpoju, jo piekalpot es sāku pie mises 1. klasē. Tas nozīmē, bija cik 6-7 gadi. Bet uz baznīcu jau mani vecmama veda vēl drusku agrākā vecumā, kad es esmu daudz, kā mazs bērni, protams, vieglāk iespaidojumi, viņi iespaidos no visa. Un vecmama piestāstīja, ka altārī tur, kur taisa durtņas vaļā, kur dzīvo biķeris, ja, un hosties, jeb svētā, hosties, jūs zināt, tie, kas iet uz baznīcu. Ka tur dieviņš dzīvo. Un mans sapnis bija, lai es prasīju par tētim, lai viņš uztaisa man mājās altāris, pat uzzīmējis viņu biju, kā viņam būtu jāizskatās. Es gribēju, lai mājās ir savs altāris, kur dzīvos dieviņš, kurus var atvērt durtiņas, aiziet pie viņa ciemos, parunāt un tā. Tas ir normāli mazam bērnam šitādas lietas stāstīt? Nē, nav normāli, nē. Cilvēki ir nenormāli. Es tev atklāšu vēl lielāko atklāsmi, kad tev izaucies. Es domāju, to varētu dzirdēt. Dievs ir visur, ne tikai tur. Es zinu, bet es to uzzinu, starp citu par Dieva, es pat tad, es mācījos uz pirmo komuniju, tur arī mācīja. Dievs ir visur, bet vienalga man neskapēc likās, ka Dievs ir visur. Man tas nebija kaut kā pieņemami, jo man jau pirmā tā doma, kas man tika iesāca galvā, ka tur tieši, jo man likās, ja Dievs ir visur, kāpēc mēs ejam uz baznīcu tad? Tā tad Dievs tomēr nav, viņš ir baznīcā, viņš dzīvo, un tad ik pa laikam ir vēl kaut kur citur. Jā. Un es nezinu, kā tavā skolā, mūsu skolā, tad, kad tu pabeidz 9. klasi, tev atdod visas kaut kādus tur tos darbus, kas ir līdz 9. klasē veikti. Pārstrādāt tos mazos tur zīmējumus, tur kaut kādus rokdarbus, vēl visādus tur tādu veselu kasti katram atdeva vismaz mums. Un man atdeva kasti, tajā kastē bija kaut kāds tur svečturis, ko es biju taisnīgs, kāpēc viņš palicis bija pie skolotājas. Tad man bija tāda bībelīte, neliela. Viņai iepatikās svečturis, pēc tā viņa pārdomāja. Gribēju uz mājām paņemt. Neliela bībelīte, ko man atņēma, par ko mana vecmama ļoti mani slavēja. Jo es gāju piekalpot, tas vēl bija komunisma laiki. Es gāju piekalpot, tas bija tā kā, nebija tā kā gluži cietumā par to nelika, bet tas tā skaitījās tā zaškvarna vai kā, nebija labais tonis iet uz baznīcu. Un es, protams, vecmāmas iespējā gāju. Nē, arī man patika, godīgi pateikšu, jā. Un es gāju, un babam deva bībelīti, tādu nelielu grāmatiņu.
baznīcas. Un tad viņa teica, ka tā kā starpbrīdī visi skraidīs, tev ir jāsēž jālasa tā grāmatiņa. Protams, mani pie šīs nodarbes kristīgās pieķēra skolā. Iedeva, kā saka, un atņēma to grāmatiņu. Tu turēji pareizā, ar burtiem uz augšu? Es saprotu, ka šis ir sarkasms, bet es neatceros vairs, kā es turēju. Tu imitēji, ka tu lasīji. Kāds bērns lasīja kā rokrakstā? Es lasīju, tiešām lasīju. Es biju diezgan fanātisks. Tā ir sarežģīta valoda, kur bērns var saprast. Es staigāju. Nē, es tev ticu, bet... Loģiski, ka es nesapratu. Es neticu veselēm sapratam. Es lasīšanas pēc. Jā. Es lasīju lasīšanas pēc. Jā, es lāčplēstā lasīju. Es neko nesapratu, ko es lasu, bet es burtoju. Man bija zaļo zemi, bija līdzīgi, jā. Tā kā, es gāju no rītiem uz baznīcu, pirms skolas, sanāk, 7:15 sākās mise. Es gāju uz baznīcu un Dieviņam pa ceļam lūdzos, lai es izaugtu un kļūtu par priesteri. Tā kā es biju diezgan tādā smagā iespējā. Es būtu labs bijis priesteris. Protams, es domāju, jūs pēc podkāsta saprotat, ka Pēteris arī būtu bijis labs priesteris. Pēteris būtu no stingriem, es būtu no mīlošajiem. Tu kā pasākuma vadītājs, jā, labais sliktais priesteris, jā. Bet tu kā pasākuma vadītājs arī pildi to priestera principā funkciju. Jā. Un es vēl nepabeidzu šo stāstu ar to atļauju pabeigšu. Cik viņš garš ir? Tiešām nepabeidzi. Jā, es cerēju, ka tu pabeidzi. Jā. Grāmatiņu atņem. Un bija tas, varbūt tu atceries, kādreiz bija jāzīmē profesijas, par ko tu gribi kļūt, kā saka. Un es skatos to bildi, es nekādīgi nevaru saprast, kā jāgriež tas zīmējums, lai saprastu, kas tur ir. Un tad vienā brīdī es tā griežu un saprotu, tas tik ir mācītājs pie altāra. Jā, tā kā... Šis mans bērnības sapnis, starp citu, daudzi psihologi iesaka, ja tu nevari sevi atrast, tā kā dzīvē, tev vajag skatīties, par ko tu sapņoji bērnībā, un ka tas būs tas īstais ceļš. Tā kā jā. Tagad jau pavēlas jau. Jā, būtu labi zināt daudzos psihologus. Piemēram, es nezinu nevienu, cik es dzirdēju, viņi tikai naudu pelna, ka no viņiem jēga ir maza. Tā ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tas ir viens no ieteikumiem. Jāklausās. Bet es uzskatu, ka es esmu atradis. Ļoti pieļauju, ka es varu viskaut kādīgi dzīvē izpausties. Tu neesi pie psihologa, tu bišķi tagad jau tā kā pie grēksūdzes sāc. Bērnībā. Redzi, izpaužas. Kaut kas, jā. Tas viss iet kopā. Es ceru, tu esi ērti atsēdies. Es esmu gandrīz pusguļus. Tas jūtu kaut kur neturējām guļus. Jā, kāpēc ne tur? Tur, bet mums ir, kā bija satīriski banālais, satīriski depresīvais. Viss sakrīt, pabraucām garām. Bet tu runā par to, ka cilvēki iet uz baznīcu, bet Dievs ir visur, bet cilvēki nav visur. Viņam jāiet uz baznīcu, lai cilvēks Dievu saprastu. Un es noskatījos vēl vienu sižetu. Es uz sižetiem tagad sēžu un dzīvoju. Jā, es nelietoju apreibinošas vielas, es sēžu uz sižetiem. Tu apreibinies no sižetiem. Jā. Un vienā no sižetiem bija, kā baznīcas ir uzbūvētas tā, ka šiem akustika ir tāda, ka izraisa zemās frekvences tajā un tajā, kā suģestē uz cilvēku prātiem un tā kā attīra un ar to vibrāciju cilvēku restartē savā ziņā. Ne jau ka pilnībā, ne jau ka... Ir baznīcām sava aura. Tas ir standarta klišejiskais, jā. Tas nav jauna atklājums. Bet tieši kā viņas akustiski ir būvētas tā, ka tur ir aprēķins apakšā dziļš. Vai tie senie cilvēki to varēja izdarīt? Kādas civilizācijas spēja? Imants Cīrulis nespējas nomērīt frekvenci baznīcā, kur vēl pirms 500-600 gadiem, kad vēl vairāk, kad būvēja šīs baznīcas. Kāds vadīja meistara prātus? Tātad citplanētieši eksistē. Lai radītu šādas plakano zemi runājot. Obligāti. Braucot svētdienu, man bija šī fantastiskā miera sajūta līdz tai vietai aiz balss, kas jābrauc bija kaut kāda stunda, nedaudz pāri. Pilnīgi negribējās skriet, es pilnīgi ar atļautu ātrumiņu grams gramā braucu un baudīju to un mieru un pilnīgi sapratu, ka svētdienai ir tā sava burvība. Pat it kā liekas, man ir ceļš svētdien, tu it kā brauc strādāt, bet tāpat laikā ir svētdien, ir tas savs miers. Tā tu biji tas pensionārs, kas savāca kolonnais sevis, jā? Labi. Kā brauc, liekas, jā. Bet tur uz tā ceļa, tur principā
tur ir tas distances radars viens, tad tur ir kāda drusku tu var ieskriedies, atkal distances radars baigi, tu nepaskries. Tā Balskas šosē tāda ir, viņi arī bīstami, tur bieži avārijas notiek. Un baigi nedzina. Man liekas, man neviens pilnīgi neapzina, neviens nereizi neapzina. Baigi arī, svētdienas diena maza satiksme, bet braucot arī tur caur Iecavai, caur Balskai, tur redzi cilvēki pastaigās un visi bez steigas, viss tāds mierīgs, kaut kur uz suņi, kaut kur viens ar otru pļāpādami. Un diena bija tik skaista, saulaina un pilnīgi iedomājos, vajag uz šīm vietām atbraukt ar moci. Vajag atbraukt tik foršā dienā, tādā mierīgā dienā ar moci vai ar velosipēdu tur pabraukāt pa mazajām ieliņām. Jo uz to pusi Balska tiešām ļoti skaista pilsēta un Iecava arī forša pilsēta, ka tur pa mazajām ieliņām pabraukāt. Kad padarīs dārza darbus, tad sāc braukāt, vizināties bez darbiem. Baigi daudz man darbiņi šobrīd jāsaka. Tā, par ko saku, tur runā par blozīrēšanu, par daudzīšanos, miera sajūtām. Nē, nekā nebija. Izdari darbiņus. Jā, novāc lampiņas Ziemassvētku. Sāksim ar to. Izstrādā. Ir, Pēteri, aizmirsa palapoties. Jā, visas Ziemassvētku lampiņas ir noņemtas. Man slinkums ovācijas šeit montēt, bet... Jā, tā kā šīs darbiņš, es ļoti lepojos ar sevi. Šis darbiņš ir izdarīts, viss ir novākts, laikas kastītēs. Kristīna dabūja savu, jā? Kārtējo Ziemassvētku. Kad Kristīna atkal uzliks viņus kaut kur. Un jums ir kvests, uzdevumu risināšana, ir Kristīna uzliekt un noņem. Jā, palaidu zāles pļāvēju robotu, tā kā man tagad ļoti skaists mauriņš. Es ar traktorīti pārbraucu, es biju viltīgs. Tev ir traktorīts, jā, es nebiju viltīgs, nesakrāju traktorītim, man ir zāles pļāvējs ar robotu, kurš to dara. Nē, tiešām nevar nopļaut ar pļaujamo. Viņš kā katru dienu pļauj, tam pilnīgi viņam, pilnīgi cits, tas mauriņam cits skats ir. Tas tehnoloģija, tas ir cits kaut kas. Regulārā pļaušana ir savādāk nekā neregulāra, tas skaidrs. Jā, tā kā jau otro reizi nofilmējos, tur atceraties varbūt cik epizodes atpakaļ, kur es stāstīju, ka man piedāvāja filmēties vienā reklāmā, un tad viņi pazuda, un tad viņi atkal uzradās, un tad mēs nofilmējām vienu, un tad es jau tagad vēl pavisam citādu projektņā tur nofilmējos, bet ar tiem pašiem. Tā kā tādu, jā. Viss kaut kā notiek tomēr, redzi, tā kā tu iekustini, izrādās jau ir par ko pastāstīt. Un gribās vēl un vēl, bet mums jau tā kā uz ceļa kāju vajag posties. Jau vajadzētu vilkt uz ceļa kāju, jā. Soli pa solim, pa sito. Jā? Jā. Halo? Mīļie draugi, apceļojam, iepazīstam mūsu mīļo Latviju, mīļo zemīti, braukājam pa blakus pilsētām, paskatāmies. Latvija tiešām brīnišķīga un skaista zeme, un es uzskatu, ka mums ir paveicies dzīvot tik foršā zemē ar tik foršiem ļaudīm apkārt. Un es savukārt gribēju... Esiet laimīgi. Paspēji. Es savukārt gribēju teikt, ka neskatoties to, kā Aldis sev atklāja Kristu ļoti maza izmēra, īkšķa lielumā, bet nav Kristu mazu, nav Kristu lielu, ir tikai mūsējais, savējais, tavējais. Kristum nav nozīmes, jo viņš ir bez izmēra. Viņš ir visu varens, Dievs ir visu varens. Kaut gan ir uzskati, vai Kristus ir Dieva dēls, vai Kristus arī ir Dievs. Ir tās dogmātiskie strīdi. Daudz saka, viņš bija tikai pravietis. Ceļa licējs, jā. Tāpēc es ceļa kājā gribēju novēlēt, dārgie draugi, nesiet nelaimīgi. Saprati, jā? Inesīt, saprati? Jāsaka, katram savu Jēzu sirdī. Jā. Jā? Katram savu Jēzu. Mīļie draugi, tiekamies pēc nedēļas, lai jums viss izdodas saulainu vasaras iesākumu un visiem, kas ir ofisā, vairāk brīva laika un lai jums atvinājums iekrīt tieši tad, kad jūs to vēlaties. Un atcerieties, mēs esam vienmēr vajag tikai ieslēgt. Jā. Mēs esam viena pogas spiediena attālumā. Оксимирон. Телефону Пируля налито. Оксимирон.